Tā atkārtojums pavisam vienkārši, tāda saskaitīšanas likums, rēķināšanas likums, sakārtot, nesakārtots izlases, un tam mums nāk faktoriālis, variācijas, permutācijas un kombinācijas. Jā. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Lielam tā kā izpratnes ziņā ir tas pats, kas šitien te, tikai šitien ir mums dotas darbības, kā to aprēķināt vieglāk, izmantojot formulu. Jo iepriekš mēs visu tā plus-mínus uz loģisko domāšanu mēģinājām izbraukt, tad tagad mums būs tāds veids, kā ar formulām aprēķināt šīs visas kombinācijas, kas var sanākt. Kombinācijas, variācijas vai permutācijas. Ok, tad atkārtojums. Jā, tātad mums bija saskaitīšanas likums, kur mēs saskaitām šos te variantus, ja mums ir vārdiņš un, ja vārdiņš vai. Tad mēs saskaitām, ja mums vārds un, tad mēs reizinam. Okay? Tātad mums jāizvēlās, vai iet uz vienu no 3 filmām kino, vai iet tusēt uz vienu no 2 klubiem, tad mēs rakstam 3+2, 5 opcijas, kā pavadīt vakaru. Bet, ja mums būtu pateikts, ja mums vienā vakarā ir jāiziet uz vienu no 3 filmām un uz vienu no 2 klubiem, tad būtu 3×2 ir 6 dažādos veidos mēs varam pavadīt šo vakaru. Jā, un tātad izlases, kā es runāju tajā video, iedomājamies Latvijas hokeja izlase. Latvijā ir nenormāli daudz hokeistu, jā, vai vienkārši iedzīvotāju, un no tiem visiem iedzīvotājiem izvēlās labākos 30 hokeistus, un, jā, populācija vai ģenerāla kopa, kā viņi tur sauc, un tad šitā ir izlase. Jā, tā ir Latvijas hokeja izlase, ja labākie hokeisti no visiem Latvijas iedzīvotājiem tiek izvēlēti, jā, tad izlase ir tāda apakškopa ar noteiktām īpašībām, šajā gadījumā labākie hokeja spēlētāji tiek izlozēti, kas neizlozēti, bet izvēlēti, izveidot izlase, kas tāda cīnās par vietu pasaulē. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Un te bija veidi, kā aprēķināt šīs dažādas šādus uzdevumus. Piemēram, ja no 10 skolēniem ir jāizvēlās klases vecākais un viņa palīgs, cik veidos to var izdarīt. Tātad šitā mums noteikti būtu sakārtot izlase. Ja sakārtot izlase ir tur, kur mums ir svarīga secība, kuru pirmo izvēlu, kur otro, un nesakārtot izlase tur, kur nav svarīgi. Šajā gadījumā ir svarīgi, jo mums ir svarīgi, kurš arī klases vecākais, kurš viņa palīgs. Nav tā kā, ja izvēlk Jāni pirmo un Pēteru otro, vai Pēteru pirmo un Jāni otro, ir starpība, jo viņiem mainās šīs lomas. Un re, kur mums ir klases vecākais un vecākā palīgs, un tā klase, tātad mums stāv reku 10 skolēni rindā, ja, un tad mēs vienu no 10 varam izvēlēties kā klases vecāko, un tad vienu no atlikušajiem 9 mēs varam izvēlēties kā vecākā palīgu. Ja nevis mēs nodzēšam, bet reku šādi te. Bam, un tad tā kā mums saka un, ja, uzvariņš uz un, tad mēs sareizinām un dabūjam, ka 90 iespējami varēja. Ok, bet ja mums būtu, piemēram, jāizvēlās, no 10 skolēniem jāizvēlās 2, kas būs dežuranti un pēc stundām sakops klasi, cik veidos to var izdarīt. Tātad šoreiz būs vajag tāda dežurantu un dežurantu. Šoreiz nav starpība, izvēlās Jāni pirmo un tad Pēteri, vai Pēteri pirmo un tad Jāni, jo, abiem tāpat jādežurē, nav svarīgi, kur pirmo izvilka. Tāpēc ir tas pats, ka mēs vienu dežurantu var izvēlēties 1 no 10, bet otru dežurantu 9 no 10, tādā pašā ļoti līdzīgi kā tur. Jā, mēs arī dabūjam 90, bet šajā gadījumā tie 90 ir ieskaitīts variants Pēteris Jānis un Jānis Pēteris. Jā, tie abi gadījumi tie ir ieskaiti. Bet mums šajā gadījumā šis ir viens un tas pats variants. Tas nozīmē, ka šitien viss ir ieskaitīts 2 reizes. Jā, tāda pareizā atbilde būtu 90 līdz 2 ir 45. Okay. Tas ir atkārtojums par šīm izlasēm. Tālāk faktoriāls. Tā teorētiski varētu būt vesela tēma atsevišķi. Kaut gan nav tur diezgan daudz ko. Tāda faktoriāls, piemēram. Faktoriāls ir tāda sareizināt visus tos skaidļus. Visu skaidru reizinājums, ja visu to skaidru, kas ir mazāki vai vienādi par n reizinājumu. Šādi te, piemēram, pieņems, ka faktoriāls no 0 ir 1, faktoriāls no 1 būtu 1, faktoriāls no 2 būtu 1 reiz 2 ir 2, faktoriāls no 3 ir 1 reiz 2 reiz 3 ir 3, kāds 3 ir 6, tad faktoriāls no 4 būtu 1 reiz 2 reiz 3 reiz 4 24, faktoriāls no 5 ir vienāds ar 1 reiz
2 reiz 3 reiz 4 reiz 5. Un man liekas, tā jūs esat pamanījuši, ka redziet, ka šitas ir vienāds ar šito te. Un kas ir šitas? Šitas īstenībā ir faktoriāls no 4. Tas sanāk, ka šitas ir faktoriāls no 4. Tas vienkārši faktoriāls no 4 reiz 5. Ja, kas būtu vienkārši 24 reiz 5. Ir 60. Kāds 60, 120. Jā, un tad, ja mēs gribētu ņemt faktoriālu no 6, mēs varētu vienkārši faktoriāls reiz 5. No 5 reiz 6, kas būtu tātad 120 reiz 6, kas būtu 720. Šādi te strādā šis te faktoriāls. Jā, un tas ļoti labi šis te paņēmiens strādā saīsināšanā, piemēram, mums ir. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/slīpsvītra matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/slīpsvītra matemātika vai pirmais links aprakstā. 6 faktoriāls no 6 jādara faktoriāli no 5. Mēs faktoriāli no 6 varam pārveidot kā faktoriāls no 5 reiz 6 līdz faktoriāls no 5. Mēs varam saīsināt, dabūjam atbildi 6. Jā. Tas pats arī var notikt, piemēram, ja mums lielāks šķirbas starp tiem faktoriāļiem. Mēs to tāpat varam izdarīt. 4 reiz 5 reiz 6 reiz 7. Nu labi, cik te vieglāk palika, bet tāpat. Varam nosvītrot šito nos, un tad mums sanāk 20 reiz 42, kas ir 840. Jā, un nekas nemainās, ja mums ir burti. N plus 1 faktoriāls dalīts ar n faktoriāls. Sanāk būs n faktoriāls reiz n plus 1. Dalīts ar n faktoriāls. Tas nosvītrojās, mēs dabūjam n plus 1 faktoriālu. Nē, vienkārši n plus 1, un tas pats arī var būt otrādāk. Piemēram, kad mums ir n minus 1 līdz ar n, tad mums ir otrādāk, ka mums to apakšējo vajag mocīt. Es, kurš ir lielāks, tas būtu n minus 1 faktoriāls reiz 1, reiz n. Jā, nosvītrojam, un atbild ar 1 dalīts ar n. Jā, nu šādas te tās manipulācijas ir mums tiem faktoriāļiem, un tas būs svarīgs, jo jūs redzat, te formulās faktoriāļi ir tik daudz, ka pilnīgi ir iebjās. Jā, tad mēģināsim tagad sabīdīt šo te, kas mums ir sanācis kaut kādā daudz bez normālā formā. Jā, es to pateicu, un es attaisīju pilnīgākos sūdus. Šādi te un šādi te. Šādā mums vajadzētu iebīdīt iekšā kaut kur. Ok, variācijas. Variācijas ir veids, kā aprēķināt šo te uzdevumu. Šo te, kur izlešu secība ir svarīga. Secība ir svarīga. Jā. Tātad variāciju skaits no n pa m. Tad mēs varam to ielikt vārdos, tātad variāciju skaits no n pa m norāda, cik veidos mēs varam izvēlēties m elementus no n, ja secība ir svarīga. Šādi te. Tātad, cik dažādos veidos mēs varam izvēlēties m elementus no n, ja secība ir svarīga. Šajā gadījumā mums vajadzēja izraut 2 no 10, un ir svarīgi, kurš pirmais, kurš ir otrais. Tāpēc šajā uzdevumā mēs ideāli varējām izmantot šo te likumu. Tātad mēs rakstītu, tātad a, tātad mēs no 10 izraujam 2, sanāk būtu 10 faktoriāls dalīts ar 10 minus 2 faktoriāls, jā, tas sanāk 10 faktoriāls dalīts ar 8 faktoriāls, tagad mēs varam izmantot to saīsināšanu, ko mēs mācījāmies 8 faktoriāls reiz 8, reiz 9, reiz 10, tas ir 8 faktoriāli, un tad mēs noīsinam, šo es pareizēju rakstīt jaunā rindiņā, tad mēs noīsinam, mēs dabūjam 9 reiz 10, ir 90, jā, tāpat atbilde, ko šeit. Jā, tātad šīs formulas ļauj ātrāk un labāk sarēķināt, jo šajā gadījumā mēs arī varam rēķināt, piemēram, 3, ja, piemēram, ja mums būtu uzdevums, tā šito vajadzētu kaut kā, nezinu, saīsināt, viņš to lienu, kur nevajag. Ja no 10 sportistiem vajadzētu izvēlēties, nepaņemsim no citu, jo no 12 sportistiem vajadzētu izvēlēties pirmo, otro un trešo vietu, cik veidos to var. Jā, redzat, tagad mēs neesam limitēti tikai uz 2 šīm te opcijām, bet arī uz 3, piemēram, ja? Ka mēs gribam izraut, tad no 12 sportistiem mēs gribam izvēlēties pirmās 3 vietas, un loģiski, ka ir svarīga secība, jo mums ir svarīgi, kurš dabū pirmo, otro un trešo vietu, un tāda mēs varam veikt tādas darbības, ja tā 12 faktoriāls dalīts ar 12 minus 3 faktoriāls, kas būtu tātad 12 faktoriāls dalīts ar 9 faktoriāls, savukārt būtu 9 faktoriāls reiz 10 reiz 11 reiz 12, līdz 9 faktoriāls, ja tas būtu 111 reiz 12, un tas būtu 1, 3, 2, 0. Šādi te. Ok, jā. Un tad mēs varam vienkārši ar lielākiem skaitļiem, ar vairāk vietām šo visu izreikināt. Un permutācijas skaits no n parāda, cik veidos mēs varam sakārtot n elementus. Jā. Un te šitas dara, piemēram, rindas. Jā. Cik, tā kā Anna, Jānis un Pēters stāv rindā, cik dažādos veidos viņi var nostāties rindā. Jā. Un, jā, te mums šī permutācija, un permutāciju skaits vienkārši n faktoriāls. Jā, un
permutāciju skaits no n īstenībā ir vienkārši variāciju skaits, ja no n elementiem mēs izvēlamies n elementus. Ja mēs izvēlamies visus. Tad piemērs būtu šāds tā kā es teicu, piemēram, paņemsim vairāk skaidrs ar interesantāk, ko mēs nevarētu izdarīt iepriekš, piemēram, cik veidos, piemēram, Uvis, Andris, Jānis, Patrīcija un Emīlija var nostāties rindā. Okay? Tātad mums ir 5 jaunieši. Mums, protams, interesē, kādā secībā viņi stāv. Un tātad permutācijas 5 elementiem. Tāda būtu 5 faktoriāls, ko jau mēs iepriekš rēķinājām. Tas 120. 5 faktoriāls 120. Ok, un tāpēc izmanto permutācijas. Un kombinācijas tādā attiecīgi izmanto. Ja tu vēlies 1-uz-1 pieeju, tad Ernests skolā var iegūt privātās nodarbības, kurā mēs izvērtēsim tieši tavas individuālās prasmes, uztaisīsim tev tieši individuālu plānu un to arī realizēsim. Ej uz ernestametodu.com, aizpildi pieteikumu un mēs ar tevi sazināsimies. Permutācijas ir būtībā tas pats, kombinācijas tas pats, kas variācijas. Tie kombinācijas, skaits no ja secība nav svarīga, tikai tad, ja secība nav svarīga. Tad šis būtu ideāli tam uzdevumam, ko mēs rēķinājām šodien te, kur tātad mums ir dežuranti un mums nav svarīgi, kurš ir pirmais un kurš ir otrais dežurants. Abi vienkārši dežuranti. Tad mums būtu tāda kombināciju skaits. No 10 skolēniem mēs izraujam 2 ārā, un tāda mums šī te formula sanāk 10 kvadrātā dalīts, vai 10 faktoriāls dalīts ar 2 faktoriāls un 10 mīnus 2 faktoriāls, 10 faktoriāls dalīts ar 2 faktoriāls reiz 8 faktoriāls, tad 10 būtu, tātad tas būtu 8 reiz, faktoriāls no 8 reiz 9 reiz 10, faktoriāls no 2 ir vienkārši 2, un faktoriāls paliek faktoriāls no 8, tas noīsinās, 2 saīsinās ar 10, mēs iegūsim 9 reiz 5, 45. To pašu, ko šeit. Te mēs izdomājam intuitīvi, bet te ir ar aprēķiniem. Te mēs arī varētu iekļaut, tas nozīmē, ka te mēs varētu rēķināt arī daudz sarežģītākus uzdevumus, kuri daudz vairāk jāizvēlās, piemēram, nezinu, armijā ir armijas, rotā, kā saucās, ir 50 armijnieki, 10 no tiem ir jāstājās frontes līnijā. Cik veidos var izvēlēties šos 10 ar frontes Tātad, protams, secība nav svarīga, tev izrauj pirmo vai otro, tad tāpat jāstājās frontes līnijā. Jo frontes līnija ir horizontāla, tā kā tas nemaina, vai tu esi tā kā pirmais, vai vidējais, vai pēdējais, tad tāpat ir jābūt pašā priekšā. Ok, un tātad tāda kombināciju skaits no 50 mēs izraujam 10 ārā, un tātad tas būs 50 faktoriāls no 50 dalīts ar faktoriāls no 10, un te mums būs 50 mīnus 10 faktoriāls. Ok, tātad 50 pārveidot kā 40 faktoriāls, un te reizināts ar 41, 42, 43, 44, 45, 46. Un šajā gadījumā labāk točnam būtu izmantot kalkulātoru. Te īsināt nav jēga, jo te mums ir liela skaitļi. 50 faktoriāls dalīts ar 10 faktoriāls reiz 40 faktoriāls. Un ja mēs to iemaucam kalkulātorā, tātad 10 faktoriāls 1,03 reiz 10 desmitajā pakāpē. Sanāk skaitlis ar 10 cipariem, 11 cipariem. Tas ļoti daudz variantu.